Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Mateja evaņģēlija 3. nodaļas, kur 16. pantā tā mēs lasam. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens, un redzi, debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva garu, nākam kā balodi, un nolaižamies uz viņu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā vakarā Tu atkal mūs pulcini kopā. Pateicamies par šo dienu, ko esam varējuši nodzīvot. Kādiem tā varbūt bijusi ļoti priecīga, kādiem bēdīga. Daudziem no mums pilna ar dažādiem ikdienas vai neparastiem notikumiem. Mūsu dzīve ir ļoti raiba, un tajā visā ir tik viegli pazaudēt kādu skaidrību par to, kur mēs ejam, kas ir mūsu dzīves galvenie uzdevumi. Un tāds mirklis kā šis ļauj mums to atcerēties un atkal pie tā atgriezties. Katras dienas sākumā mēs saprotam, ka jebko labu mēs varam izdarīt tikai tad, ja Tu ļauj tam notikt, ja mūsu gars ir atvērts Tava gara darbībai. Un katras dienas noslēgumā mēs saprotam, ka vienīgi Tu vari visu vērst par labu, kas nav tāds bijis, un vienīgi Tu vari dot svētību labajam, ko esam varējuši īstenot, lai tas patiešām būtu vērtīgs, nozīmīgs un ilgstošs. Kungs, bez Tevis mēs nieka nespējam darīt, bet tad, ja Tu darbojies pie mums un caur mums, tad patiešām mēs varam nest augļus, ja paliekam kā zari pie vīna koka, ja esam vienmēr saistīti ar Tevi un vienmēr atceramies par to. Tāpēc mēs pateicamies, Kungs, arī par to, ka Tu šodienas lozungā mums atgādini, kā Jēzus kristību brīdī no jauna atklājās, kas viņš vienmēr ir bijis un kas viņš patiesībā bija un ir arī tagad. Kristības, kā tāds mazgājošs ūdens, nomazgā visu virspusējo, ārišķīgo, īslaicīgo. Un jautājums vienmēr ir, kas tad paliek pāri tad, kad mēs paņemam prom to, ko pasaule par mums domā, ko mēs paši esam iedomājušies, kas mēs esam savos sirds dziļumos. Toreiz Kristum Tu atklāji, ka Tavs gars ir pār viņu. Viņš to zināja, viņš to juta, bet pasaulē tas bija jāredz. Jānim Kristītājam tas bija jāierauga un jāapliecina savu mācekļu priekšā, lai varētu sākties Kristus publiskā kalpošana. Bet mums katram mūsu kristību brīdī Tu atgādini, ka mēs esam Tevis radīti un Tavi bērni. Jā, nomaldījušies grēcīgi, daudzos gadījumos ļoti tālu no skaidrības par Tevi vai saviem dzīves uzdevumiem, bet jā, tur dziļumos mēs esam un paliekam Tevis mīlēti cilvēki. Un mums ir svarīgi to atcerēties, mums ir svarīgi atcerēties, ka arī mums Tu esi devis sava gara klātbūtni, ka arī mūs Tu uzrunā par saviem bērniem, ka mēs patiešām varam iet Kristus pēdās un mācīties no viņa, jo tas, kas viņam ir dabiski, tas mums ir pārdabiski, tas mums ir kas tāds, ko mēs varam piedzīvot kā Tavu žēlastību, kā izaugsmi, kā tiekšanos pretī mūsu dzīves īstajam uzdevumam. Un mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai cauri visām mūsu dzīves dažādajām pieredzēm, kas ir bijušas šodien un kas vēl stāv mums priekšā, mēs nepazaudētu skaidrību par to, kas ir tas, ko mēs varam pazaudēt un kas ir tas, ko mēs nevaram pazaudēt. Mēs varam pazaudēt ārišķīgas lietas, mēs varam vilties sevī vai citi var vilties mūsos, bet mūsu īstais pamats ir Tavs darbs, Tava mīlestība, Tava žēlastība un piedošana. No tās mēs dzīvojam. Pateicoties tai mums ir cerība, pateicoties tam mēs varam ticēt un paļauties un Tev uzticēt savas dzīves. Kungs, tās ir tik vienkāršas patiesības, bet tik bieži mēs par tām aizmirstam, un tik labi ir, ka mēs varam lūkšanas brīdī par to atcerēties, un tad nostāties Tavā priekšā bez jebkādām ārējām pretenzijām, bez tā, ka mēs mēģinātu no sevis iztēlot ko tādu, kas mēs neesam, bet gluži otrādi. Mēs nākam pie Tevis ar tukšām rokām, mēs nākam, lai saņemtu no Tevis pilnīgi visu,
gan savu dzīvi un dzīvību, gan arī savu garīgo spēku, gudrību, izaugsmi. Tas viss ir tavs darbs, un tā visa ir tava žēlastība. Tāpēc arī šovakar, kungs, ļauj mums visu tev uzticēt. Ļauj mums patiešām apzināties tās milzīgās dāvanas, kuras tu esi mums devis Kristū. Ļauj mums tev uzticēt savus mīļos un viņu vajadzības, viņu dzīves. Tev uzticēt mūsu zemi un tautu un tās likteņus. Tev uzticēt visu šo pasauli ar visiem tiem raibajiem notikumiem, no kuriem arī mēs šobrīd redzam un saprotam tikai nelielu daļu. Mēs to uzticam tavās rokās, kungs, jo nav jau neviena cita, kas varētu mūs nest, kas varētu mums sniegt savu palīdzību, kas varētu mūs izglābt, reizēm pat no mums pašiem. Tāpēc, kungs, mēs zinām, ka tu esi mūsu vienīgais pamats, un mēs vēlamies uz šī pamata stabili un droši nostāties un būt, un no turienes, no šīs pārliecības, ka esam saistīti ar tevi un saņēmuši tavu piedošanu, no šīs pārliecības dzīvot un mācīties veidot visas mūsu attiecības un spērt katru mūsu dzīves soli. Kungs, dod mums mieru šai naktī un spēku atkal jaunai dienai. Bet pāri visam citam, mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, ko Kristus mūsos ir ielicis, ko viņš mums ir ļāvis lūgt, un viņš pats tos mūsos lūdz. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.